Ko smakšķernē? Nav jau nekāds noslēpums, ka divās iepriekšējās sērijās mēs kopā ar Romānu devāmies jūrā meklēt mences, pat izmantojot laivu. Bet laiva neko nedeva, un mēs mences tā arī neatradām. Tāpēc šodienas stratēģijas nedaudz pamainīju un izdomāju doties kopā zemūdens medībās ar ļoti pieredzējušu jūras mednieku Aigaru. Es cik kartē arī skaties, tā kā bišķi pa labi. Vējš jau vairākas dienas bija iegriezies no krasta jūrā, tāpēc redzamībai šodien arī bija jābūt ļoti labai. Šos labos laikapstākļus steidz izmantot arī makšķernieki, un labas redzamības boja šodien bija ļoti vajadzīga. Šādā veidā pieturoties pie laiviņas, mēs peldam iekšā aptuveni no 1 līdz 2 kilometriem. Bet nu baigi daudz makšķernē. Uz vējieniem šitā ir, es kaut kad arī viengaļ šitā trāpīju. Neatcerēt, tikai 20 laivām atskaitīt. Tagad ar man liekas jau kas tāds ir. Bet viņi visi nav Pāvilos kaut kur, ne? Laikam jau. Nu skaties, te jau, te jau tādas vieglās piekūšamās, te jau viņi arī var nolaist. Motoru atsevišķi, laiva atsevišķi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Peldot jau dziļāk, ieraudzīju dažus lielākus akmeņus un domāju, ka jāsāk iesildīties ienirt. Grabošā skaņa man nemaz nepārsteidz, jo, protams, mani sagaidīja mani vecie labie draugi jūras grunduļi. Tā meklējot lielāku kuģa vraku, Aigars atrada arī mazāku vraku, kas bija veidots no koka. Te viņš vienu mēnesi jau nomedīja, un tad es arī izdomāju papētīt vēl vairāk, varbūt vēl var kādu atrast. Jā, ritīgi interesanti. Es papeldēšu vēl uz priekšu, vēlēs, ka viņš pēc šitā kaut kur turien būs vēl. Labi, es paņemšu striķi savajā malā.
Kuģa vraki noteikti ir viena no perfektākajām vietām Baltijas jūrā, kur slēpties zivīm. Un šo vietu, protams, izmanto arī jūras grunduļi. Un šeit ir pavisam citādā izmērā un pavisam citādā skaitā, jo, kā varat redzēt šeit, tad tur viņi ir kādi 100. Visnotaļ tie traucē medībām, ne tikai duļķojot ūdeni, bet arī ar savu uzvedību baidot mences. Brīžiem es paskatos tā ilgāk, jo starp grunduļu astēm es mēģinu saskatīt arī mencu astes. Un lielākā atšķirība ir tā, ka grunduļiem tā astes forma ir tā kā iepaļa un mencām tā kā vairāk kantaina. Dažreiz arī var redzēt mencām to bārdu. Izrādās, ka vraks sastāvēja ne tikai no koka detaļām, bet dažādām metāla detaļām, kā redzam šeit video. Te es atradu kaut kādu interesantu detaļu, un tajā pašā laikā sabijos no tās butes, jo viņi bija tik labi nomaskējusies, ka nevarēja vispār pateikt, ka viņi tur ir. Šajā vietā es veicu jau kādu 3. pārbaudi, paskatījos uz trektajiem jūras grunduļiem un taisījos jau uz nākamo vietu. Par nākamo niršanas vietu es varu droši pateikt, ka tas noteikti ir katrs nirējas sapnis nirt šādā te Latvijas vietā. Jo tie skati, kas pavērās, izskatījās vienkārši neticami un varēja jau salīdzināt to ar ārzemēm un ar ārzemju video. Iespaidīgais vraks sastāvēja principā tikai no metāla un bija ļoti jāuzmanās, lai nesagriez stērpu, jo visas tās metāla detaļas jūra ir uzasinājusi tā kā nažus. Es jau dzirdēju, ka netālu brauc laiva, un pie mums izrādās bija piebraukuši aprunāties makšķernieki no Pāvilostas. Kad nav redzēt. Jā.
Ap šo laiku man galvā jau gandrīz radās apjukums, kur tad īsti meklēt, jo tās vietas ir ļoti labas un tik daudz, ka tu vairs nesaproti, kur tad īsti skatīties. Visas dienas laikā tērpa tā arī nesagriezas, bet es ļoti peldēju arī uzmanīgi, jo man tērps bija tikpat kā jauns. Bet nākamreiz es gan ņemšu tērpu ar neilonu pārklājumu, lai varētu līst alās vēl dziļāk. GoPro jau kā vienmēr neizskatās, bet šeit kuģa konstrukcijas bija pavisam gigantiskā izmērā. Bija interesanti pavērot, ka daudzās piesektās vietās mazās zivtiņas peld arī atklāti. Nav ne jausmas, kas šeit redzam par detaļu, bet diametrā tā arī ir aptuveni 4 metrus liela.
Kamēr es peldēju riņķī vrakam un skatījos šos te iespējīgos skatus, Aigars jau bija pamanījies savākt 5 mēncu normu. Malacis. Norma ir. Tu nāksi manī kopā vēl paliec. Kur tu vēl domā peldēt? Nē, nu, ja tu nāksi manī, tad es vēl peldu vēl lasu, nu, ķipā otrā norma. Cik vispār? Cik tu mums tagad ir muksē? Tu vēl redzēji? Ko? Vēl redzēji? Nu, tikko es vienu paņēmu un vēl, nu, vēl palika, nu, dziļāk kur, bet es jau vēl visur neappeldēju. Jā. Vēl kādu laiku paņemamies, ne? Jā. Es piebraukšu laiviņu tuvāk bišķi. Tā kā es nevarēju atrast nevienu ņemamu menci, tad man Aigars jau sāka nākt ļoti pretī un rādīja ar pirkstu, kur ir jāskatās, kur tās mences ir. Mence bija diezgan dziļi alā un šaujot ar dakšu, tas šāviens tik tālu arī neaiziet, tāpēc ar pirmo mēģinājumu man arī nekas nesanāca. Norāvās. Nevar viņu dabūt ārā. Nezinu, ka tur varbūt trāpīs jūti, jā, bet jāmēģi vēlreiz. Viņi varbūt pamūk. Cits ir, kas stāv un cits pamūk. Otrais mēģinājums man ļoti noveicās ar to, ka tur iekšā alā grunts bija cieta un mence neko nesaduļķoja. Es varēju redzēt tieši, kur viņa atrodas, un šoreiz rokas lika daudz dziļāk. Te jau es zināju, ka viss ir kārtībā un ir trāpīts, bet vienalga es uzmanīgi to vilku ārā un tad saķēru ar rokām, lai tā nekur neaizmuka. Paldies! Pa ilgiem laikiem sanāca atrast arī kaut ko vērtīgu, un es atradu noņemamo atsvaru, tā kā tas man pēc tam arī noderēja tīri praktiskā pielietojumā. Jā, zem šitiem lielajiem metāliem, bet, nu, dziļi jāskatās. Baigā. Šiti kā jau neesmu redzējis. Pēc vairāk kā 5 stundu peldēšanas un niršanas noslēdzās mūsu zemūdens medības sesija, un tikai uz pozitīvas nots. Kā jau arī es teicu, tai pašā dienā, kaut es vai nebūtu dabūjis nevienas zivi, es jau biju vienkārši sajūsmā par tiem skatiem, ko tur varēja redzēt. Ne tikai pirmo reizi savā dzīvē es redzēju kuģa vraku, bet arī pirmo reizi dzīvē es redzēju 3,5 kg lielu mēnci, un es patiešām neticēju, ka tāda Baltijas jūrā vēl eksistē. Tāpēc liels paldies Aigaram par šīm apmācībām un noteikti es šajā vietā atgriezīšos vēl un vēl.